Elīna ar vīru un mazo meitiņu jau labu laiku dzīvo ārzemēs, bet par Latviju nav aizmirsusi un katru gadu ar ģimeni vismaz reizi apciemo savu dzimteni. Arī šīs vasaras siltākās dienas Elīnas ģimene pavada Latvijā. Jaunā sieviete ar vīru satikuši draugus un nolēmuši baudīt arī Rīgas nakts dzīvi. Pirms 2 nedēļām, piekdienā, mēs izdomājām aiziet uz klubu Coyote Fly. Un, kad mēs pienācām pie apsargiem, viņi teica, ka mēs iet nevaram, jo ir jābūt piereģistrējušiem mājaslapā. Nekādu problēmu, saka Elīna, devušies prom no kluba, nolēmuši reģistrēties mājaslapā un klubu apmeklēt kādu citu reizi. Mēs gājām nākamā piekdienā arī ar draugiem, aizgājām, piegājām pie apsargiem, mums saka, nē, mēs iet nevaram, jo šoreiz ir ar pierakstu. Uzzinājuši, ka arī reģistrēšanās mājaslapā vēl negarantē ieeju klubā, jaunieši bijuši neizpratnē par kluba politiku un punktu visam pielicis apsargu teiktais par mistisku pierakstu un neatbilstošām apģērba detaļām. Puisis, kas bija ar mums, viņam bija keitas kājās, viņš teica, vispār tur iet nevari. Mēs sašutuši, labi, pēc kāda brītiņa apsargs saka, ka meitenēm ir pa brīvu, bet vīriešiem ir pēc pieraksta. Bet pēc kāda pieraksta nesaprot, jo principā cilvēki, ar kuriem mēs bijām, viņi nevarēja būt ne pēc kāda pieraksta. Elīna ar vīru atkal devušies prom no kluba gariem deguniem un pēc 10 minūtēm saņēmuši zvanu no draugiem, kuri, kā izrādās, par spīti kedām un pierakstam tomēr tikuši iekšā klubā, kas Elīnas vīram liek domāt, ka apsargi nav vēlējušies ielaist klubā tieši viņu tādēļ, ka viņš ir ārzemnieks. Mēs redzējām vēl 2 turistus ejam ārā pa vārtiem prom no kluba. Viņiem arī bija liekta ieeja. Es domāju, varbūt tas tā ir tikai turistiem. Viņi teica, ceturtdienās viņi laiž turistus. Piektdien, sestdien viņi turistus iekšā nelaiž. Viņiem vajag mūsu naudu ceturtdienās, jo latvieši neizklaidējas. Bet piekdienās, sestdienās, kad latvieši iet izklaidēties, viņi nevēlas, lai turisti nāk. Elīna atceras, ka tas no tiesas bijis nepatīkami un diskriminējoši. Pirmo reizi viņas mūžā viņai liekts atpūsties kopā ar vīru. Principā viņi nepaskaidroja nekādu iemeslu, kāpēc mēs nevaram iet. Tieši mans vīrs, jo, nezinu, tas bija ļoti tā nesmaki un tas bija ļoti diskriminējoši, jo principā nepateica, jo viņš nebija nekedās, viņš zolīts cilvēks. Es saprotu, ja būtu, piemēram, bārs ar piedzērušiem atnākuši, kas, protams, klubs nelaiž tiešā, tas viss ir normāli, bet tieši tas bija tā, ka viņa, un tas bija ļoti tiešām šokējoši, kad es esmu Latvijā un es ar savu vīru nevaru aiziet uz klubu. Elīnas vīrs stāsta, ka Latvija ir ļoti skaista un viņam mīļa zeme, bet šis gadījums noteikti liek vilties, un viņa prāt klubam Coyote Fly vajadzētu pārdomāt savu rīcību. Ja tu esi piedzēries, tu nevari iet iekšā, vai ja ir bars 5-6 puiši, bet viens puisis un viņa draudzene nav bijusi problēma nevienā citā valstī, kur es esmu bijis. Mēs esam kopā, mēs esam precējušies, mēs neesam kopā uz 2 naktīm. Mēs esam kopā jau 5 gadus un es esmu bijis Latvijā 10 reizes. Es braucu uz Latviju katru gadu uz mēnesi. Es dažreiz domāju, es šeit tērēju savu naudu, es stāstu cilvēkiem par Latviju, ka te ir skaisti. Cilvēki ir jauki, bet tas atstāja rūgtumu piegaršu. Kluba līdzīpašnieks Oskars Skara stāsta, ka iespēja tikt klubā ir gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem viesiem. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka reģistrētiem kluba apmeklētājiem par ieeju nav jāmaksā, bet gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem viesiem sākotnēji jāiztur face control, un tikai tad var doties ballītē klubā Coyote Fly. Ja nāk cilvēks, ja viņš nezina, ka jāreģistrējās, tad viņam ir jāsamaksā 5 Latvijas maksa, bet ja viņš grib nākt iekšā pavēlti, bez maksas, tad viņam jāpiereģistrējās mūsu mājaslapā. Kaut gan tas nav nekāda, kad es piereģistrējies, tas nav nekādas tiesības, ka tu tiksi bez rindas, bez face control, bez vēl kaut kā. Kā būtībā tas tā ir tāda iespēja, ja tu izturi face control, tikt iekšā tur bez maksas. Vienīgā teju 100% garantija tikt klubā ir tad, ja tavs vārds ierakstīts īpaši lūgtu viesu sarakstā. Tātad slēgtais vakars. Ir tas lielais saraksts, kur tu vari tikt pavēlti iekšā, un tad ir īpaši lūgtie viesi. Tas ir draugi, kaut kādi vēl, vai kaut kāds pasākumi, kur tie citi saraksti, kuros jebkurā laikā, ja cilvēks, viņš tur ir īpaši uzlūgts, viņš vienmēr tiks pie mūsu bārā iekšā. Tā kā, problēmām ar viņam to nevajadzētu būt.
Oskars Skara stāsta gadījumu no dzīves, kas pierāda to, ka klubu politika ir nelokāma un dažkārt neizprotama, bet ar to esot jārēķinās. Es esmu Milānā biju uz vienu klubu gājus, viņā 6 reizes netiku iekšā. Un nevarēju tikt iekšā, un arī vienmēr, kad es gāju, bija privāts pasākums vai vēl kaut kāds, un es vienreiz tiku iekšā, un es biju tik priecīgs, ka es tiktu tur iekšā. Tāda ir tā dzīve kluba, kad tu vari tikt un vari netikt iekšā. Tur es nevaru neko paskaidrot. Kluba līdzīpašnieks skaidro, ka tā vakara notikumi Elīnai un viņas vīram nav jāuztver kā diskriminācija pret ārzemniekiem, bet tā kā pats nav klātstāvējis, atbildēt par to, kāds bijis iemesls, kādēļ jaunieši nav ielaisti klubā, Oskars Skara nevar. Mums nav tādu kritēriju, tur melns, balts, oranžs. Mums ir kritēriji jābūt labi jāuzvedās, jāatbilst kaut kādiem standartiem uzvedības, un tad tu droši var tikt iekšā. Skaidrs, ja pieņemsim, klubs ir pilns, tad iekšā nevar tikt. Varbūt pēc 10 minūtēm izgāja ārā daudz cilvēku un vēl varēja tikt iekšā. Tā kā būtībā tāds ir. Mēs nevaram nogarantēt tūliņu tagad tev tikt iekšā. Lai arī kluba vadība attaisnojas ar skarbo klubu dzīvi un politiku, ar kuru jārēķinās, skaidrs ir viens. Ja vēlies izklaidēties, esi gatavs uz to, ka tas nebūs nemaz tik vienkārši. Rūta Čivča, Kaspars Markus, Tautas balss.